Miegs. Kāpēc tas ir tik sarežģīti? Čau visiem! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu, un ar jums, kā vienmēr, ir Sofija Un Andris. Un šodien mēs runāsim par kaut ko ļoti personīgu. Dažreiz pat mazliet dramatisku. Jā, kāds to ļoti mīl, kāds ignorē, bet kāds katru vakaru mēģina ar miegu sarunāties. Un bieži bez rezultāta. Protams, mēs runājam par miegu. Mēs runāsim par to, kā labāk gulēt. Ko darīt, ja tu jau esi gultā, bet miegs nenāk? Latvijā šī tēma ir īpaša. Ziemā ir tumšs gandrīz visu laiku, bet vasarā gaišas naktis. Jā, vasarā 23. vakarā vēl ir gaišs, un smadzenes saka, kāds miegs, vēl ir diena. Bet ziemā jau ap 4 pēcpusdienā gribas vilkt pidžamu un beigt dienu. Tāpēc mums jāpalīdz savam ķermenim ar gaismu, aizkariem un režīmu. Sāksim ar pamatiem. Miegs nenozīmē tikai izslēgties. Miega laikā smadzenes strādā. Tās sakārto informāciju, palīdz atmiņai un emocijām. Un pat iztīra sevi. Jā, ja miegs nav labs, tad cieš viss. Garastāvoklis, koncentrēšanās. Un pat humora izjūta. Un tas jau ir nopietni. Bieži saka, jāguļ 8 stundas. Un cilvēki domā, labi, darīts. Tomēr svarīgs ir ne tikai laiks, bet arī tas, kā mēs guļam. Miegam ir vairākas fāzes. Piemēram, dziļais miegs un ātrais miegs, kad mēs sapņojam. Tāpēc dažreiz pamosties viegli, bet dažreiz sajūta ir ļoti dīvaina. It kā tu nezini, kas esi un kurš tagad ir gads. Viena ļoti svarīga lieta ir gaisma. No rīta gaisma palīdz pamosties. Tā it kā saka ķermenim, labrīt, laiks celties. Bet vakarā ķermenim vajag signālu. Diena beidzas, drīz jāguļ. Bet ko mēs darām? Ieslēdzam spilgtu gaismu un skatāmies telefonā. Un smadzenes domā, vēl diena, turpinām. Tāpēc padoms ir vienkāršs. No rīta vairāk gaismas, vakarā mazāk gaismas. Tagad par realitāti. Telefons gultā. Es tikai apskatīšos vienu ziņu. Un pēkšņi ir pagājusi stunda. Vai 2. Un tu skaties video, kā kāds labo vecu traktoru. Un jau ir 2 naktī. Un tajā brīdī tas liekas ļoti svarīgi. Telefona gaisma traucē izdalīties melatonīnam.
tāpēc labāk nolikt telefonu vismaz 30 minūtes pirms gulētiešanas. Gatavošanās miegam sākas nevis vakarā, bet dienā. Kustība, gaisma un vienkārši pastaiga ļoti palīdz. Ķermenis labāk saprot, kad ir diena un kad ir laiks atpūsties. Nav jāskrien maratons. Pietiek iziet ārā vai noiet ar kājām vienu pieturu. Lai gan Lietū, tas jau ir grūtāk. Jā, Latvijā laika apstākļi bieži pārbauda mūsu motivāciju. Arī ēdiens ir svarīgs. Smags ēdiens vakarā – slikta ideja. Ķermenis strādā, bet tu gribi gulēt. Un ķermenis saka: pagaidi, mums vēl ir darbs. Un kafija? Kafija var darboties 6 līdz 8 stundas. Tātad vakarā kafija, problēmas ar miegu. Pat ja tu to nejūti, kafija tomēr darbojas. Kad ir grūti aizmigt, bieži problēma ir nevis ķermenī, bet gan prātā. Jā, tu ej gulēt, bet galva sāk strādāt. Tu pēkšņi atceries visu – darbus, ziņas, plānus. Un arī kaut ko nepatīkamu no pagājušā gada. Smadzenes saka, tagad ir labs laiks padomāt. Šeit palīdz vienkārša lieta – pierakstīt domas. Vienkārši uz papīra. Nevajag skaisti, nevajag pareizi. Tad galva saprot, domas ir uz papīra. Tagad var gulēt. Vakara rituāli arī palīdz. Katru vakaru darīt vienu un to pašu. Duša, grāmata, tēja. Pat viena un tā pati tēja var palīdzēt. Galvenais – regulāri. Un, ja godīgi, ideāla miega nav. Varbūt tikai bērnībā. Dažreiz ir sliktas naktis. Tas ir normāli. Sliktākais – sākt uztraukties. Jo tad miegs saka, nu, tad es nenākšu. Miegs nav bonus. Tas ir pamats. Bez tā viss ir grūtāk. Dažreiz pietiek ar mazām izmaiņām. Mazāk telefona, vairāk svaiga gaisa. Un atļaut sev atpūsties. Jo darbi būs vienmēr. Bet enerģija nevienmēr. Paldies, ka klausījāties! Ceram, ka šovakar jūs aizmigsiet ātri. Un rīt jutīsieties labi. Ar labu nakti vai labu dienu. Un lai šovakar nevajag skaitīt aitas. Atā visiem! Uz tikšanos nākamajā epizodē. Miegs. Kāpēc tas ir tik sarežģīti? Čau visiem! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu, un ar jums, kā vienmēr, ir Sofija Un Andris. Un šodien mēs runāsim par kaut ko ļoti personīgu.
dažreiz pat mazliet dramatisku. Jā, kāds to ļoti mīl, kāds ignorē, bet kāds katru vakaru mēģina ar miegu sarunāties. Un bieži bez rezultāta. Protams, mēs runājam par miegu. Mēs runāsim par to, kā labāk gulēt. Ko darīt, ja tu jau esi gultā, bet miegs nenāk? Latvijā šī tēma ir īpaša. Ziemā ir tumšs gandrīz visu laiku, bet vasarā gaišas naktis. Jā, vasarā 23. vakarā vēl ir gaišs, un smadzenes saka, kāds miegs, vēl ir diena. Bet ziemā jau ap 4 pēcpusdienā gribas vilkt pidžamu un beigt dienu. Tāpēc mums jāpalīdz savam ķermenim ar gaismu, aizkariem un režīmu. Sāksim ar pamatiem. Miegs nenozīmē tikai izslēgties. Miega laikā smadzenes strādā. Tās sakārto informāciju, palīdz atmiņai un emocijām. Un pat iztīra sevi. Jā, ja miegs nav labs, tad cieš viss. Garastāvoklis, koncentrēšanās. Un pat humora izjūta. Un tas jau ir nopietni. Bieži saka, jāguļ 8 stundas. Un cilvēki domā, labi, darīts. Tomēr svarīgs ir ne tikai laiks, bet arī tas, kā mēs guļam. Miegam ir vairākas fāzes. Piemēram, dziļais miegs un ātrais miegs, kad mēs sapņojam. Tāpēc dažreiz pamosties viegli, bet dažreiz sajūta ir ļoti dīvaina. It kā tu nezini, kas esi un kurš tagad ir gads. Viena ļoti svarīga lieta ir gaisma. No rīta gaisma palīdz pamosties. Tā it kā saka ķermenim, labrīt, laiks celties. Bet vakarā ķermenim vajag signālu. Diena beidzas, drīz jāguļ. Bet ko mēs darām? Ieslēdzam spilgtu gaismu un skatāmies telefonā. Un smadzenes domā, vēl diena, turpinām. Tāpēc padoms ir vienkāršs. No rīta vairāk gaismas, vakarā mazāk gaismas. Tagad par realitāti. Telefons gultā. Es tikai apskatīšos vienu ziņu. Un pēkšņi ir pagājusi stunda. Vai 2. Un tu skaties video, kā kāds labo vecu traktoru. Un jau ir 2 naktī. Un tajā brīdī tas liekas ļoti svarīgi. Telefona gaisma traucē izdalīties melatonīnam. Tāpēc labāk nolikt telefonu vismaz 30 minūtes pirms gulētiešanas. Gatavošanās miegam sākas nevis vakarā, bet dienā. Kustība, gaisma un vienkārši pastaiga ļoti palīdz. Ķermenis labāk saprot, kad ir diena un kad ir laiks atpūsties.
Nav jāskrien maratons. Pietiek iziet ārā vai noiet ar kājām vienu pieturu. Lai gan lietu, tas jau ir grūtāk. Jā, Latvijā laika apstākļi bieži pārbauda mūsu motivāciju. Arī ēdiens ir svarīgs. Smags ēdiens vakarā – slikta ideja. Ķermenis strādā, bet tu gribi gulēt. Un ķermenis saka: pagaidi, mums vēl ir darbs. Un kafija? Kafija var darboties 6 līdz 8 stundas. Tātad vakarā kafija, problēmas ar miegu. Pat ja tu to nejūti, kafija tomēr darbojas. Kad ir grūti aizmigt, bieži problēma ir nevis ķermenī, bet gan prātā. Jā, tu ej gulēt, bet galva sāk strādāt. Tu pēkšņi atceries visu – darbus, ziņas, plānus. Un arī kaut ko nepatīkamu no pagājušā gada. Smadzenes saka, tagad ir labs laiks padomāt. Šeit palīdz vienkārša lieta – pierakstīt domas. Vienkārši uz papīra. Nevajag skaisti, nevajag pareizi. Tad galva saprot, domas ir uz papīra. Tagad var gulēt. Vakara rituāli arī palīdz. Katru vakaru darīt vienu un to pašu. Duša, grāmata, tēja. Pat viena un tā pati tēja var palīdzēt. Galvenais – regulāri. Un, ja godīgi, ideāla miega nav. Varbūt tikai bērnībā. Dažreiz ir sliktas naktis. Tas ir normāli. Sliktākais – sākt uztraukties. Jo tad miegs saka, nu, tad es nenākšu. Miegs nav bonus. Tas ir pamats. Bez tā viss ir grūtāk. Dažreiz pietiek ar mazām izmaiņām. Mazāk telefona, vairāk svaiga gaisa. Un atļaut sev atpūsties. Jo darbi būs vienmēr. Bet enerģija nevienmēr. Paldies, ka klausījāties! Ceram, ka šovakar jūs aizmigsiet ātri. Un rīt jutīsieties labi. Ar labu nakti vai labu dienu. Un lai šovakar nevajag skaitīt aitas. Atā visiem! Uz tikšanos nākamajā epizodē!